Sveicināti visi! Šis ir jaunais Jūrmālas valsts ģimnāzijas raidījums Putnubūris. Putnubūrī tiks runāts par dažādām lietām, kas notiek skolā, kas notiek skolas dzīvē, kas ir mainījies pēdējā laikā skolā un tās dzīvē. Un ēterā vienmēr būšu es, Dariens Bārtuls, un Jūrmālas valsts ģimnāzijas skolēm pašpavaldes prezidents Kristians Cikuts. Sveiks, Kristian! Sveiks, Darien! Varbūt pašam sākumam mēs varētu parunāt nedaudz par tevi kā par prezidentu amatā. Tu jau esi apmēram 100 dienas. Tie ir 3 mēneši, šis laiks ir diezgan ilgs. Kas ir mainījies tavā dzīvē kopš ievēlēšanas dienas līdz šim brīdim, un vai tu esi apradis ar savu amatu? Nu, es uzskatu pirmkārt, ka tie 3 mēneši, tas ir diezgan mazs brīdis, lai tagad teikt kaut kādus secinājumus par to, kā man ir gājis un tā tālāk, bet gada lielākais pasākums ir garām. To mēs esam sarīkojuši, tā bija gada balva. Un ar pārējo viss pagaidām ir kārtībā. Sūdzība nav un pagaidām kritiku es arī dzirdējis neesmu, tā teikt, par manas komandas darbu. Tā kā pagaidām viss ir labi. Būt par prezidentu skolā, tā ir diezgan liela atbildība īstenībā. Kas bija tas tavs dzinējspēks? Kā tu vispār izdomāji kļūt par prezidentu? Kas bija tas, kas virzīja tev uz šo amatu? Jo tā ir liela atbildība un tas viss ir paralēli mācību stundām un mācību. Es domāju, ka viennozīmīgi tā bija mana klase un mani skolotāji. Sproģi modrē. Tāpēc, ka jau pagājuši gadu, daudz zina, kas jau pagājuši gadu kandidēju šo amatu, tad, diezgan neveiksmīgs izvērtās vēlēšanas, bet, es sapratu, ka man šogad tas ir jādara, man pārliecināja man klases biedri, un īsti arī citu kandidātu nebija. Tāpēc, ka, piemēram, es biju vienīgais kandidāts, un, teiksim, tā, par mani balsoja par vai pret, un tā sanāca, ka, lielākā daļa nobalsoja par, un tad es ieguvu šo amatu. Bet, man īstenībā nedaudz žēl, ka nebija neviena cita kandidāta, tāpēc, ka, saprotu, tā konkurence ir nedaudz vajadzīga tomēr. Gribēji ieriept kādam? Nē, ieriept, bet, saprotu, ja tev nav konkurence, tu vari atslābt, ja, un, tev vajag kaut kādu to, teiksim tā, dzinēju spēku, ja, kā tu teici, ja, apmēram, kurš tev virz uz priekšu, un neviens cits kā pretinieks stipri tev uz priekšu nevirz. Jā, tas gan. Vai ir viegli vispār būt par prezidentu, jo es domāju, ka daudziem pat nav jausmas, ko tu dari laikā, kad viņi nav skolā, tu skolā uzturiet diezgan ilgi, vai tas ir viegli vai kā? Es mūžu to jautājumu esmu dzirdējis 100 reižu, bet es neteikšu, ka tas ir viegli. Tas galīgi nav viegli, bet vairākas reizes teicu jau, ja tev ir komanda, kura ir pietiekami liels gribas spēks, tā teikt, tad tas viss ir paveicams. Jā, tev nāks sēdēt skolā tur līdz vēlam vakaram apmēram, vai ne? Bet man ir tas gribas spēks, un tāds ir arī manai komandai. Ok, un tu neesi viens šeit skolā kā prezidents, tev ir arī savu komandu šeit, mēs bildē redzam. Tavu komandu varbūt sastāvs ir mainījies nedaudz, bet tas nav īpaši tik būtiski. Kā tu izvēlējies to 17 cilvēkus no 300 cilvēkiem Jūrmālas valsts ģimnāzijā? Kas bija tas, kurus tu ņēmi un kāpēc? Kā mēs zinām, mums ir vajadzīgi, tāda prezidenta vienmēr ir vajadzīgi kultūras ministri, jā. Viņam ir vajadzīgs finanšu ministrs, mākslas ministrs, sporta ministrs un tā tālāk, jā. Un tad, attiecīgi, man nācās ņemt no katras nozares, no 10. 11. klasēm. Ir arī pāris cilvēki no 8. klasēm, jā. Cilvēkus, kas ir labākie, tā teikt, savās nozarēs, jā, tāpēc, ka, grūti bija izvēlēties. Tiešām grūti, bet, vismaz manuprāt, man liekas, ka es esmu nokomplektējis kaut ko savu komandu, tiešām ļoti labi, tāpēc, ka personīgi es, varbūt tās kāds cits domā savādāk, bet personīgi es skolā starp tiem cilvēkiem, kurus es varēju izvēlēties, labāku nebija. Tā kā es esmu apmierināts ar to, ar komandu. Jā, tu kaut kā to komandu ņēmi tā kā pēc pazīšanās vai kaut kā skatījies cilvēki, kuri ir izcelšies kā Nē, absolūti nē. Tāpēc, ka, ja es ņemtu apmēram visu pēc pazīšanās, tur nekāds darbs nesanāk. Jā. Man jāņem tiešām profesionāļi, kur ir savu amatu, tā teikt, jā, profesionāļi, jā. Un tā un tas arī sanāca. Jā, tur ir daži mani draugi, jā, tiešām tu man cilvēki, jā, bet kā jau man arī jautāja, vai draugi, tas, ka draugi ir manā komandā, vai tas netraucē darba gaitā, jā.
Ir jāprot nošķirt darbs un draugi, vai ne? Un pagaidām mums tas labi izdodas, un es esmu apmierināts ar to, kā es esmu nokomplektējis savu komandu. Jā, nebija kāds draugs, kas apvainojas, ka tu viņu nepaņēmi komandā? Nu, es domāju, ka nē. Nē, varbūt jau kāds bija, bet es par to nezinu neko. Ok, tu pieminēji gada balvu, tas ir Jūrmālas gimnāzijas lielākais pasākums, un laiks bija diezgan maz, lai sagatavotos šim pasākumam. Mēnesis man bija. Jā, mēnesis, un it kā jau tas ir diezgan ilgs laiks, bet, kad sāk domāt, šis laiks paliek diezgan ātri. Varbūt tu varētu pateikt, kā tev izdevās šo neiespējamo misiju paveikt mēnešu laikā? Nu, es nesauku to par neiespējamo misiju. Man bija tieši mēnesis, un viss, tā teikt, darba rezultāts jūs varat redzēt īstenībā te uz ekrāna. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas sēdēja līdz vakaram, apmēram rīkoja to gada balvu, es pieminēšu, ka mums bija 2 gada balvas šogad, Parasti ir 1 gada balva, kas tikai vidusskolēniem un plus 9. klases. Vēl, šogad tās bija 2, bija 7. 9. klašu gada balva un bija 10. 12. klašu gada balva. Un sarīkot 2 gada balvas mēnešu laikā, tas tiešām ir pārsteidzošs rezultāts. Tiešām es nezinu, kā mums tas izdevās, bet galvenais rezultāts. Kā tu izdomāji iesaistīt pamatskolu šajā pasākumā? Tur bija tā, ka tu gāji pa gaitani, vai visi to kliedza. Kristiāna, mēs arī gribam uz gada balvu, vai kā tu to izdomāji? Nē, tas viss sākās ar to, ka tad, kad es biju 9. klasē, apmēram, mēs gājām uz to vidusskolas balvu, bet 9. klasē nav iespēja tikt nominētiem tur, Un viņi sēž tur aizmugurē zālē, un kā tam ir jēga? Absolūti nekāda. Jā. Un 7. un 8. klasēm bija apmēram tāds Ziemassvētku pasākums, apmēram, kur tiešām tas aizgāja, atsēdēs savu, parādīja savu priekšnesumu, aizgāja prom. Un tas galīgi nav tas, kas ir balva, kur tu sēdi pie, kā es saku, katrs savu klasi pie galdiņiem un tā tālāk, vai neskaties priekšnesums un tā tālāk. Tāpēc arī, lai tie 7. 8. nebūtu kaut kādā veidā nošķirti no tās vidusskolas, nācās veidot tās 2 balvas, un vēl lieta ir tāda, ka pēc 9. klases mazums, daļa mēdz mainīt skolu, vai ne? Un lai viņi izbaudītu to balli, kas notiek mūsu skolā, tad viņiem ir jādod tā iespēja, apmēram, Mazums pārdomās un paliks arī vidusskolā mācīties te, Ok. Ja runājam par dekorācijām, man šķiet, ka dekorācijas, kas bija tagad zālē, tieši tiem griestiem, tas ir kādreiz bijis kaut kas līdzīgs? Vismaz kamēr es te mācos, tas ir 5. gadu, nekas tāds nav bijis. Tāpēc, ka tā kā bija nodekorēta zāle, vismaz es arī no atsauksmēm dzirdot, tas bija pirmo reizi kaut kas tāds. Tas bija tiešām liels darbs, un īstenībā tas nav jau tikai mākslas ministra darbs. Visa komanda iesaistījās to dekorāciju noformēšanu, un par to man tiešām pašam ļoti liels prieks. Pats arī iesaistījies, vai tikai komandas bija? Zini, kā lai tā pasaka, grūtākais ir tas organizatoriskais darbs, bet es teikšu, ka lielāko daļu izdarīja komanda. Jo, ja tu spēj viņus pārliecināt un motivēt, tas pats galvenais, vai to izdarīs. Jā, tad mēnesis bija līdz gada balvai, ko jums gatavoties, bet arī gada balvas laikā bija diezgan interesanta lieta, kā Mannequin Challenge ir diezgan pasaulē populārs tagad. Kā tu izdomāji iesaistīt gada balvā, kurš ir diezgan solīds pasākums, kaut kādu Mannequin Challenge, kurš ir pilnīgi pretējs solīdumam, kas ir vienkārši tā kā draugu lokā uztaisīts video. Kā tu izdomāji, kā tu saprasti? Pirmkārt, tāpēc, ka tas Mannequin Challenge, viņš tagad ir, man liekas, ka visur. Sporta spēlēs vai ne, kaut kādos pasākumos, kultūras, viņš pilnīgi visur. Un tāpēc, nācās kaut kādu tādu ar kaut ko atšķirties, vai nekā citus gadus. Tad arī radās tā ideja, tāpēc, ir jāsako līdz, tā teikt, jaunumiem pasaulē, vai ne, un mums ir, nevaram stāvēt uz vietas, mums ir jātīstās un jāiet uz priekšu un jādomā jaunas, atraktīvas idejas, un tā arī kaut kā radās tā ideja. Runājot par kaut kā jauna sākšana un kaut kā virzīšanos uz priekšu, mēs varam, es domāju,
piebilst Novas turnīru, kurš norisinājās tepat nesen. Jā. Cik nedēļas atpakaļ tas bija? Es nemaldos, pusotru nedēļu apkārt. Pusotru nedēļu atpakaļ bija Novas turnīrs, un tas nav nekas jauns, bet tas ir kaut kas interesants skolas dzīvē. Vai tu uzskati, ka tas Novas turnīrs izdevās tā kā tu biji iecerējis, vai tu biji kaut ko savādāk domājis, vai kā? Nu, viņš izdevās nedaudz labāk nekā es biju cerējis. Tāpēc, ka, ja salīdzina ar pagājušo gadu, komandu skaits bija 3 reizes lielāks. Pagājušo gadu tas bija, ja es nemaldos, tad 5 komandas varēja būt. Šogad tas bija 3 reizes vairāk, tas bija 16 komandas. Tā kā es uzskatu, ka atsauksme bija liela un pats pasākums bija diezgan izdevies. Ātri tās spēles, tā teikt, tika izspēlētas līdz vēlam vakaram nesēdējām. Un tiešām dalībnieki iegāja lielā azartā un man par to prieks, ka viņiem patika un atsauksmes ir bijušas labas. Tu pats spēlēji Novus? Es nē. Kāpēc? Es pieturos pie citiem sporta veidiem. Piemēram? Pie komandas sporta veidiem, kā piemēram basketbolu. Bet tur arī ir komanda, jūs spēlējat divatā. Jā, bet tas tiešām man nesaista kaut kā. Labi. Pasākums 1,5 nedēļu pēc Novas turnīra. Valentīna diena. Jā. Arī kur Valentīna diena, sirsniņa. Valentīna dienas, mūsu skolā jau mums it kā nekāda pasākuma parasti uz Valentīna dienu nav. Tā teikt, simboliski atzīmēt. Simboliski tas ir šampanietis pierādziņa, vai kā? Tas ir tā, ka ir fotostūrs, kurš vienmēr izdekorēts, vai ne? Un kur visiem ir iespēja, tā teikt, aiziet, nobildēties ar mīkstām mantiņām un tā tālāk, vai ne? Par to fotostūru runājot, piedod, ka es tā pārtraucu, es pats īsti nebiju... Nefotografējos un arī negāju īpaši garām. Tur daudz cilvēku šogad bija, vai man liekas, ka tur nemaz neviens nefotografējās, vai bija godīgi cilvēki? Sakot, es nezinu. Man liekas, ka jā, tāpēc, ka bildes ir izliktas Facebookā, nu tev jāskatās. Nē, parasti jau vienmēr daudz cilvēku uz tādu kā fotostūru. Vēl bija, Valentīna dienas pasts, kurā tiešām bija daudz vēstules, tā teikt. Cik tur bija vēstules apmēram? Es jau neskatījos, jau pastā neskatījos. Es vienkārši zinu, ka, tā kā es viņu nesu vai ne uz to dalīšanu, vai ne, tad, pasmags bija, jā, vēstules bija diezgan. Jā, tas arī. Un vēl šogad, kas bija tas, ka skolotājiem sarūpējām nelielu pārsteigumu. Tā teikt, izveidojām nelielas sirsniņu formas, uz kurām bija novēlējumi un tā tālāk. Jā, skolotāji arī. Es gāju pa gaitaņam personīgi, jā. Nāk skolotājs no muguras un saka, paldies, vai ne, no pašpārvaldes. Un tas bija tāds mazs pārsteigums no manas komandas skolotājiem. Es uzskatu, ka viņi to pelnījuši. Tieši tā, jā, un par to Valentīna dienas pasta pats arī kādu vēstuli saņēma, vai ne? Es saņēmu vēstuli, jā, bet to jau es neteikšu no kā. Ok, un runājot par Valentīna dienu, varbūt tu varētu parādīt kamerai savu mapīti. Man ļoti interesē tas jautājums, diezgan nav pa tēmu, bet kāpēc rozā mapīti? Kāpēc tieši rozā? Rozā man mīļākā krāsa, es nezinu, kāpēc. Saistīts ar Valentīna dienu vai kaut kā? Nē, absolūti nē. Tā vēstule tev varbūt ietekmē? Nē, es nezinu, tā rozā mapīti, jo man 3 mēnešus ir Pats izvēlējies vai iedevu? Gudīgi sakot, man vienkārši iedevu un palēmies, ka tā bija man mīļākā krāsa. Ok, labi. Pasākums, kurš bija? Kad? 2 dienas atpakaļ, 1 dienu atpakaļ. Florbola sacensības. Jūrmālas valsts ģimnāzijas komanda brauc uz Talsu ģimnāziju spēlēt florbolu. Kā tur viss izvērtās? Zini vai kā? Sākās viss ar to, ka mēs saņēmām no Talsu valsts ģimnāzijas piedāvājumu, tātad nolikumu florbola turnīram. Par iespēju tātad piedalīties tajā, mērot savus spēkus, un jā, es uzreiz zināju, ka tas mums ir vajadzīgs, tāpēc mūsu skolā diezgan daudz florbolistu. Un būsim jau no atklātiem florbolistiem, tā jau nav to, tā teikt, sacensību tik daudz, vai ne, lai viņi varētu izpausties. Tad, es uzreiz sapratu, ka tas mums ir vajadzīgs, un norganizējām skolai busiņu, un savāc komandu, un florbolists aizbrauc. Par panākumiem es īsti nezinu, kā tur bija, bet, spēles esot bijis līdzīgs, cik es noprotu. Tā kā tā. Jā, spēles bija diezgan grūts, tik arī es esmu dzirdējis, Un tu jau labāk zini, es tev pats spēlēju. Jā, es arī pats spēlēju. Es jau negribēju lielīties, bet, to palīdzēju. Labi, nekas.
Jā, un kā tu domā, es pats interesējos īsti, kā tu domā, vai florbols Jūrmālas gimnāzijā ir attīstīts vai kā? Jo... Godīgi teikšu, mūsu skolā ir attīstīts basketbols un volejbols. Piemēram, tāds sporta veidi kā florbols, varbūt tās futbols. Tāds sporta veidis, noteikti atļaušos teikt, ka mūsu skolā attīstīt nav. Bet tas ir arī izskaidrojams ar to, ka nav jau nemaz tik liels atsauksmes tiem sporta veidiem. Varbūt tās citās skolās, saprotu, katrā skolā tā teikt savs lauciņš, jā, un, piemēram, mūsu ģimnāzijā tas jau vairākus gadus ir basketbols, es uzskatu. Volejbols arī, jā, bet basketbols noteikti spēlē, tā teikt, augstāko lomu mūsu skolas sporta dzīvē. Par florbolu nedaudz runājot, es personīgi uzskatu, ka ir cilvēki, kas interesējas par florbolu. Varbūt Jūrmālas valsts gimnāzijā tas nav tik attīstīts, bet varbūt tu zini kaut kādas Jūrmālas komandas vai kaut ko tādu, kur cilvēku reāli iet trenēties un vai nākt uz šejien kaut vai spēlēt zālē, vai ir iespēja vai kaut kur. Godīgi sakot, es nezinu, ja es nemaldos Lielupē laikam. Lielupē ir tāda iespēja trenēties florbolā. Es baidos kļūdīties, bet vairāk īstenībā es tādu iespēju nemaz nezinu. Personīgi mūsu skolā, īsti jau nē. Jā, varētu jau īstenībā laika gaitā nodibināt. Piemēram, mūsu skolā ir tāds kā volejbola pulciņš, jā. Ja būtu tā teikt atsauksme, vēlme, tad jau varētu būt arī tāds pats kā florbola pulciņš. Tas viss ir iespējams, ja ir atsauksme. Jā, par florbolu laikam viss ir izrunāts, bet ceroties klāt nedaudz nopietnākam tematam, kā reglamentam, es gribētu uzdot jautājumu tev personīgi un tavai komandai. Diemžēl viņas nav šeit, bet tu pārstāv komandu. Un kā tu domā, kas bija tās nepilnības skolas reglamentā? Klīst baumas par skolu, un tās nav tikai baumas, ka tu viņu gribi izmainīt, ka tu kaut ko esi sācis darīt vai kaut kas. Kas bija tās nepilnības, kas bija skolas reglamentā? Pirmām kārtām jau vairāk gadu pašpārvaldes vadās pēc tā reglamenta, kurš ir apstiprināts 2009. gadā. Un līdz ar to, tad, kad es izlasīju to reglamentu, tagad es pirmo dienu nācu, tā teikt, pie varas, ja es izlasīju to reglamentu, es sapratu, ka tur daudz kas neatbilst patiesībai, tā kā tas notiek jau vairākus gadus. Tur es tagad neiedziļināšos sīkumos, bet tur ir tādas lietas kā, piemēram, prezidenta vēlēšanas, kuras notiek maijā. Tā ir rakstīts reglamentā, bet visi labi zina, ka viņas notiek, piemēram, mūsu skolā novembrī. Tur ir tiešām tādas lietas, kas ir jāmaina ar steigu. Es nezinu īsti, kāpēc tas iepriekš nav izdarīts, bet tas ir jāizdara, un mana komanda pie tā cītīgi strādā. Un es domāju, ka drīzumā mēs to izdarīsim, jo pašpārvalde jau ir lēmusi par to, ka tas ir jāmaina, un izmaiņas arī jau ir apstiprināts, un vairāk iebildumi kā nevienam nav bijis. Un vai tas ir liels darbs izmainīt reglamentu? Tas ir tā kā jāsaskaņo ar kādiem cilvēkiem augstāk stāvošiem, vai tas ir vienkārši uzraksts uz lapiņas un viss? Nē, tas ir noteikti. Tas ir pirmām kārtām par to jānobalso pašpārvaldē. Ja pašpārvalde par to nobalso, teiksim tā, ja viņi ir par, tad tālāk jau es attiecīgi ar to reglamentu eju pie direktors, un tad viņa loģiski skatās, vai viņi ir par to vai pret. Ja viņi ir pret, tad, protams, tad tas netiek pieņemts, bet es domāju, ka tur ir tādas izmaiņas, ka viņas tikai loģiskas, un es domāju, ka direktori viennozīmīgi piekritīs tam, un reglaments tiks beidzot mainīts. Tu pieminēji, ka reglaments netika mainīts jau diezgan ilgi. Runājot par šo tēmu, runā, ka tev ar iepriekšējo prezidentu bija kādas domstarpības, vai tā ir taisnība vai kā? Tā jau runā, bet patiesībā nedaudz savādāk. Pagājušo gadu uz prezidenta amatu kandidēju es un viņi. Tad tas tikai loģiski, ka apmēram divi kandidāti, ka viņiem būs kaut kādas domstarpības, viens būs par savām idejām, otrs būs par savām, un viens otru nemaz netaisās klausīt. Tas tikai loģiski, jā. Tā tas bija, un varbūt tās pēc tā, kā toreiz viņu ievēlēja, varbūt tās kāds arī domāja, ka tagad man kaut kāds naids uz viņu, vai vēl kā savādāk, jā, bet
Tā jau īsti nav bijis. Protams, es pieturos pie savām idejām, jā, viennozīmīgi, bet, Tas sanāk, ka tu vairāk noliedz viņas idejas vai kā? Es nenoliedzu viņas idejas, bet es uzskatu vienkārši, ka, daudzkārt arī mums sakrit, jā, bet ir lietas, piemēram, es neteikšu tagad kādas, jā, bet ir lietas, kuras man, un viņai ir savādākas. Un, es, protams, pieturēšos pie savām idejām, viņi pie savām, tas tikai loģiski. Tas sanāk, ka tas viss bija tikai konkurences dēļ? Tā jau sanāk, jā, tas tikai loģiski, ap divi konkurēja, tā tas sanāca, jā. Viņa bija eksprezidenta, tagad amatā esi tu. Viņas darbs tev ir jāturpina. Kā tu vērtē viņas darbu, un vai to viegli turpināt, vai sakrīt idejas? Viņas paveikto darbu? Viņas paveikto darbu tieši. Pirmkārt, kā jau es teicu, sākumā prezidentam viegli nav būt. Un, ja viņa viss ir paspējusi laikā, ja viņai visi pasākumi ir bijuši augstā līmenī, tad tas ir jau prezidenta panākums, un ar to arī principā pietiek. Ja tu esi ievērojis, tā teikt, tās tradīcijas, pasākums, kur notiek jau gadiem, un ja tev viņi ir bijuši augstā līmenī, un ja nezūd, tā teikt, atsaucība no citiem, ja tie pasākumi ir un uz viņiem nāk, tad es uzskatu, ka tu esi visu paveicis savā amatā. Bet tās lietas, kuras nav, tā teikt, gadiem, tas ir tas, ko tu kā prezidents ievies, ko jaunu, un tad jau par tām mēs varam runāt. Bet, galvenais ir, lai tu izdari, tā teikt, tos lielos pasākumus, paveic, un lai nezūd dalībnieku skaits, skatītāju skaits tiem pasākumiem. Varbūt 3 vārdos varētu noraksturot viņas paveikto darbu. Tas ir ļoti grūti, bet, es teikšu, ka bija labi. Vienkārši bija Tie ir labi. 2 vārdi. Tie ir 2 vārdi. Es nevaru 3. vārdu atrast. Ok, bet 3. vārds būs punkts. Labi. Nākamais pasākums tev priekšā ir Popiela. Pirms mēs runājam par Popielu, varbūt mēs varētu parunāt par to, kas jau ir paveikts, jo Popiela, tāpat kā Gada balta, būs veicis pirmo reizi, tad varbūt mēs varam parunāt, ko tu vēl esi darījis pirmo reizi, piemēram, šita fotografija. Kas tur notiek? Jūs esat baznīcā? Tā ir dubulta evaņģēliskā luteriskā baznīca, kurā katru gadu ģimnāzija iesvēta savu vainagu, savu advents vainagu, un, protams, tas tikai tīri pieklājīgi, un, tas ir mūsu pienākums to izdarīt, un, tur katru gadu notiek diezgan jauks, sirsnīgs pasākums, es domāju, ka, es visam varētu tikai ieteikt viņu apmeklēt. Ok, runājot vēl par kaut ko jaunu, tūlīt paskatīsimies, kas vēl notiek šajā Instagramā. Ziemassvētku pasts varbūt tās. Tas arī kaut kas tāds, ko... Ziemassvētku pasts, kādreiz bija Ziemassvētku pasts? Jā, Ziemassvētku pasts, ja nemaldos, katru gadu. Ok. Bet, tas, kā viņš tiek noformēts, tas ir, tā teikt, pašpārvaldes rokās. Pašpārvaldes rokās ziņā, jā. Daudz bija īstenībā tā pasta? Es neskaitīju, protams, bet, aptuveni salīdzinot ar Valentīnu dienu. Kur bija vairāk? Ziemassvētkos vai Valentīna dienā? Noteikti Valentīna dienā. Bet, katrs otrais jau vēstules saņem, tā ja mēs... Ok. Šeit tu esi kur? Šeit tev ir diploms, jūs esat 2, kas ir kreisajā malā? Kreisajā malā ir komandas skaņotājs, Edijs. Ok. Tad, mēs bijām Majoru kultūras namā, kur ģimnāzija katru gadu piedalās konkursā, tā teikt, skaistākais, tā viegliem vārdiem teikt, skaistākais foijē, Jūrmalā tiek vērtēti skatlogi, attiecīgi skolu, tur ir dažādas grupas, piemēram, mēs vienam sabiedrisko ēku, viesnīcu, biroju, fasāžu, skatlogu un laukumu noformējumu grupā, un ģimnāzija jau kuro gadu, ja nemaldos, pagājušajā gadu zinu, ka noteikti arī uzvarēja šajā konkurencē, un, šogad tas bija tikai arī, tā teikt, mūsu pienākums uzvarēt, un mēs to arī izdarījām, jo mūsu foijē bija skaisti nodekorēts, un mūsu darbu novērtēja. Ok, labi, un tā ir pirmā vieta, cik es saprotu, Jā, tā ir pirmā, tur tev atzinības, bet, tā atzinība tā bija tā vienīgiem, kur ir uzvarējuši.
Ok, un kur to diplomu var apskatīt? Viņš stāv otrā stāva foje pie skolotāja istabas uz galdiņa, nu tā, lai viss viņš apskatāms, tā teikt. Cik es noprotu, tas ir YouTube. Jā. Kanāls Jūrmālas valsts ģimnāzija. Piebildīšu, ka šajā pašā kanālā jūs varēsiet redzēt šo putnu būra raidījumu. Kas ir šis? Kas vispār ir redzams šajā attēlā? Sāksim ar to, ka tā ir pamatskolas balva. Tas ir 8. klases priekšnesums. Katra klase veido uz gadu balvu savu priekšnesumu. Ir noteikti tēma, un tas, kā viņi to interpretē, tas ir viņa rokās. Tur kanālā YouTube jūs varat apskatīt pilnīgi katru klases priekšnesumu. Un jā, tas jau nav ne tikai no gada balvas, tur ir popiela priekšnesumi, aerobika priekšnesumi, gada balva priekšnesumi, tur var apskatīt pilnīgi visu, tā teikt, kas notiek mūsu skolā, mūsu skolas dzīvē. Ok, un kā visi pasākumi tiek filmēti? Jūs kaut kā ar kamerām vai ar telefoniem vienkārši atsūt kāds no telefona filmēt video? Telefonu jau nesnāks izdot. Kā jūs to darat, pastāst? Man ir operators, kurš par to atbild. Un attiecīgi viņš, ja viņam ir vajadzīgi palīgi, piemēram, vēl kāda kamera, piemēram, mums ir 2 fotogrāfi man komandā, man ir operators, man ir skaņotāji, gaismotāji, piemēram, tās visas skaņas, gaismas, kas tur ir, to dara attiecīgi. Skaņotāji, gaismotāji, operators, kas to visu filmē, parasti 2 kameras, kuras filmē no 2 dažādiem rakursiem, un fotogrāfi. Tā kā tā, tas viss tiek iemūžināts. Par video kvalitāti nesūdzās neviens vai samontēts kaut kā? Pagaidām es neko tādu nedzirdēju personīgi. Man liekas, ka video rāda diezgan augstā līmenī. Video rāda diezgan augstā līmenī, bet tikai 12 skatījumu. Cilvēks sarosmēs, mums ir vajadzīgi skatījumi. Es domāju, ka tas pats sākums tur noteikti pār simti tur ir. Okay. Kā ielikt to video, tad no rīta tas bija noskrīnots. Kā jau es teicu, pirms popielas mēs parunājām nedaudz par lietām, kas ir notikušas iepriekš, bet tagad ķersimies klāt pie popielas. Popiela ir ikgadējs pasākums Jūrmālas valsts ģimnāzijā, vai ne? Jā, tas notiek jau vairākus gadus no vietas. Tā doma laikam visu laiku ir vienāda popielās. Visur, katrā skolā. Tas ir atdarināšanas pasākums. Tas ir atdarināšanas pasākums, jā, bet atkarīgi no skolēnu vadības, no pašpārvaldes, no prezidenta, tās nianses ir savādākas katrā gadā, jo mainās prezidents, mainās komanda, un kādas nianses būs sagaidāmas šogad? Kas būs jauns? Pirmkārtām jau katru gadu nāk kaut kas jauns klāt. Es pieturos pie tradīcijām, bet es lieku klāt. Es neko neņem nost, bet es lieku klāt. Un tāpēc, kā jau es teicu, mums ir jāvirzās uz priekšu, un mums tie pasākumi ir jāpadara dzīvāki, jo tad, kad es skandēju šo amatu, tad es arī teicu, ka viens no maniem mērķiem būs šo pasākumu padarīšanu dzīvāku. Kā tas izpaužās? Tas izpaužās tā, ka, piemēram, tagad ir, tu aizies to popielu, tu sēdi tur savu klasu, tu gaidi, kad tev izsauks, kad būs tev jāiet uz to, kad tev būs jākāpjas skatus, sēdi nervozē vai ne? Pirmais priekšnesums, otrais priekšnesums, tad, piemēram, tad atkal sēdu un gaidu garlaicīgi. Man tā liekas. Tāpēc tas viss kaut kā jāpadara dzīvāks. Kaut kā ir jāpavelk tā publika, tas cilvēku skaits, kas nāk, ka tikai vienkārši kā skatītāji. Tāpēc, ka priekš mūsu skolas, kurā mācās, piemēram, nedaudz pār 300 cilvēkiem, reizēm uz to popielas sabrauc man pie 400 cilvēku. Tāpēc, ka tas ir tāds pasākums, man liekas, Jūrmalā viennozīmīgi, tas starp skolās, ja, tas viens no lielākajiem pasākumiem, tieši ģimnāzijas popiela. Atsauksme liela, vai ne? Es redzēju cilvēks pat ne tikai no Jūrmalas, kas brauc šo pasākumu, vai ne? Tāpēc tas jāpadara dzīvāks. Lai nebūtu tik garlaicīgi. Kā to padarīt dzīvāk, piemēram, šogad ir doma, ka mēs pieaicināsim mūziķus. Varbūt tās. Kādus? Kādas to jūs redzēsiet popielā, to es tagad vēl nevēlos atklāt. Intriga, labi. Bet viennozīmīgi viņi būs. Tāpēc, kaut ko pamēģināsim jaunu, jau skatīsimies, vai patiks vai nepatiks. Kā notiek gatavošanās popielai vispār no cilvēkiem, kas piedalās popielā un no cilvēkiem tavā komandā? Kā jūs gatavojaties popielas pasākumam? Manuprāt, skolotājiem popiela tas viens liels galvas sāps, tāpēc katra klase,
Un tagad palikušas kaut kāds 2 nedēļas pirms popielas, katra klase iet pie skolotājiem, atprasiet mūs no stundas, mums ir jāmēģina popiela. Nu, tā tas notiek, tāpēc, ka tas ir ļoti iecienīts pasākums, man personīgi tas mīļākais pasākums mūsu skolā. Un visi to apmeklē, visi tajā piedalās, un vienmēr visas klases piedalījušās, es īstenībā pat neatceros, ka kāda klase nebūtu ņēmusi dalību tajā pasākumā. Kāpēc šis pasākums ir populārāks nekā gada balva? Ja gada balva ir lielākais pasākums, tad kāpēc popiela ir populārākais? Iespējams tāpēc, ka tu nezini, ko tur var sagaidīt. Jo tās emocijas, kas notiek tur, slavenība atdarināšana, tas ir kaut kas nedaudz savādāks. Tas nav tik oficiāls pasākums kā gada balva, tas ir kaut kas tiešām savādāks, kas pavelk skolēns. Man īstenībā pat nedaudz žēl, ka tāda kā popiela, viņi ir pilsētas līmenī. Ja, sākumā iztur skolas konkurence, pēc tam pilsēta, un visi, ja tu esi pilsēta uzvarēs, tev tālāk nav kur tikt. Jautājums, kāpēc popiela nav valsts līmenī, to es nezinu. Nu, vienkārši fiziski daudzās skolās tāda pasākuma vienkārši nav. Ok, runājot vēl par popielu, kas ir tas, kas ir man uz galvas? Tas ir saistīts ar popielu, tas stāvēja uz mūsu galvu, bet paskaidro lūdzu, kas ir šis un kāpēc tieši šis un kāpēc? Nu, pirmām kārtām jau skolēnu reglamentā ir rakstīts tas, ka pašpārvaldei var būt sava simbolika. Simbolika īstenībā es neesmu redzējis vairākus gadus, iespējams, ka agrāk tāda ir bijusi, ja, bet, vairākus gadus es to noteikti neesmu redzējis, ka skolai, pašpārvaldei būtu sava simbolika. Tad, lūk, pavisam nesen tika atrast šādi tā teikt, tērpi. Viņi ir pilni. Kur viņi tika atrast? Viņi tika atrast vienā kabinetā viņi tika atrasts, īsti nezinu, kam viņi pieder, ja godīgi, ja? Bet viņiem ilgus gadus jau neviens nav licies neziņas. Bet, tad, lūk, jā, kāpēc gan kaut ko tādu nevarētu pataisīt par skolas simbolu? Personīgi, man tas liekas tīri normāli, tīri pieņemami. Un tādā kā popielā, tas būtu tikai papildus šovs tam visam. Ok, un kāpēc tieši šāds? Tas bija vienkārši kaut kāda doma, vai viņam nav domas? Tā ir vienkārši ašu ideja pagaidām. Tas nav izlemts nekas, tas pagaidām vienkārši tāda tika atrast un apmēram tik izteikti varianti, ka mazums mēs to varētu pārvērst par skolas simboliku. Ja. Tas ir krokodils vai kas tas ir? Sakot, man nav nejausmas, kas tāds ir. Es tiešām nezinu. Ir vēl viens tāds pats, tikai nedaudz savādāks. Tāds pats tikai savādāks. Rēsnāks. Okay. Popiela 24. februāris 17.00, pēc tam ir diskotēka. Šeit jūs varat apskatīt to plakātu. Es ceru, ka jūs viņu redzat. Popiela, jā, ir diezgan interesants pasākums. Pēc popielas ir diskotēka. Kristiāna, varbūt varētu nedaudz vairāk par diskotēku pastāstīt. Nē, diskotēka parasti mūsu skolā notiek gandrīz pēc katra lielā pasākuma. Diskotēkas cena ir 70 centi. Mūsu skolas skolēniem. Tie, kas attiecīgi nav mūsu skolas skolēni, kur, kā es teicu, brauc no citurienes, tiem cena ir 1 eiro. Es domāju, tā ir tīri simboliska summa, kur būtu jāvelt gaismotājiem, skaņotājiem, kur rūpēs par to atmosfēru, kuru jūs baudāt diskotēkā. Runājot par jauno gaismotāju un skaņotāju nedaudz, viņi ir diezgan jauni cilvēki. Cik es saprotu, viņi nav ar to nodarbojušies iepriekš, vai viņi ir gatavi, arī gada balvā, vai viņi bija gatavi, vai viņi ir apmācīti pietiekami, vai diskotēks būs bumba, vai tas būs vienkārši tāds dejošanas pasākums? Īstenībā jau viņi visu iemācījās pašmācības ceļā. Jā, pamats viņiem parādīja Dats un Braško, bet pārējo viņi... Kas ir Dats un Braško? Viņi vada teātris mūsu skolas, un arī Jūrmals teātra aktrisi. Un, jā, viņi viņus apmācīja sākumā nedaudz, cik es atceros, bet pārējo viņi apguva pašmācības ceļā. Tas, vai, kā tu izteicies, vai viņi ar to var spēt galā, ja vai viņi ar to tikt galā, es domāju, ka jā, tāpēc gada balvā viss izdevās, diskotēkā viss izdevās, tad, viņi
pietiekami gatavi, jā. Nē, skaņotāji to nav nodarbojušies nekad iepriekš. Gaismotājs gan ir. Tā kā, kaut kādas iemaņas jau nedaudz bija. Kaut kāda pamata ir, jā. Ok, varbūt tev pašam vēl kaut kas piebilstams par Popielu, man laikam vairāk nebūs nekas tāds jautājums. Piebilst varētu tikai to, ka tas tiešām pasākums, uz kur ir vērts atnākt. Jā, es domāju, ka mēs jūs visus arī gaidīsim, visi skatītāji, kas ir, gaidīsim jūs 24. februārī, 5. vakarā, nākat uz Popielu, pasākums būs ļoti interesants, kā jūs dzirdējāt no prezidenta, tas būs kaut kas nebijis, un varbūt bijis, varbūt nebijis. Cerēsim, ka nebijis. Vienmēr ir kaut kāda jaunuma, tā kā nāciet būs diezgan interesanti. Un nobeigumā varbūt mēs varētu nedaudz apspriest mūsu raidījumu kā tādu. Tas gan ir kaut kas nebijis, kaut kas gimnāzijas līmenī. Man šķiet, ir kaut kas bijis tāds. Man liekas, ka nē. Domāju, ka noteikti. Tas ir kaut kas jauns cilvēks. Es domāju, pat nezinu, kas tas īsti ir. Vienkārši klausās un domā, kāpēc tas viss tā ir izvērties. Un jā, kādi uz priekšdienām varētu būt jaunumi Putnbūrī? Jaunumu man pagaidām grūti runāt par jaunumiem. Tā ir pirmā epizode. Un, kāpēc vispār ir radies kaut kas tāds? Tāpēc, ka ne tikai mūsu skolas skolēniem ir jāzina, kas te notiek. Jo, piemēram, ir pašpārvaldes sēdes, kur notiek katru trešdienu. Tas vienreiz nedēļā, vai ne? Iespējams, ka tas nedaudz pamaz, lai visi skola būtu lietas kursā par to, kas par to nedēļu noticis. Ne? Un tāpēc šāds raidījums, kurš apkopo tā teikt visu iepriekšējo mēnesi un jau apspriež nākotnes plāns, tas tikai vajadzīgs pašiem skolēniem, jo viņiem ir iespēja vienkārši noklausīties, redzēt visu, ja? Kas notiks, kas ir bijis, un viņi vienmēr būs par visu lietas kursā, un ja mēs gribam pacelt mūsu skolu nedaudz uz augšu, lai par mums runā kaut kur citur, ir jāsāk ar to, ka mums pašiem par to ir jārunā, un mums par to nav jāklusē. Mums jārāda tiešām, mums ir jālepojas ar to, kas mums ir, un jāceļ mūsu skolas latiņu tikai uz augšu, lai arī citās skolās runāt, piemēram, ģimnāzija ir tās pasākums kā Popiela, mums tāds nav, varbūt tās mums arī vajadzētu kaut ko tādu ieviest, vai ne? Varbūt nobeigumā mēs varam nedaudz parunāt par mūsu raidījumu. Tas gan ir kaut kas jauns, kaut kas neredzēts, pavisam kaut kas tas, ko nebijis. Mēs solījām. Tas ir tas, ko mēs solījām. Tieši tā mēs solījām, ka būs kaut kas jauns, kaut kāda jauna video un interesanti. Ir jārunā par mūsu skolas dzīvi. Jā, tieši tā mēs popularizējam skolu dažādos tīklos, un šis ir viens no veidiem, kā mēs to darām. Arī jums būtu interesanti. Varbūt, Kristiāna, mēs varētu parunāt nedaudz par jaunumiem, kādi ir sagaidām turpmāk raidījumos. Pagaidām jau par jaunumiem grūti spriest. Kā mēs izdomāsim vēlāk, kāda būs cilvēku atsauksme uz šo visu pasākumu mūsu, vai ne? Tad jau redzēsim, tad domāsim. Bet, pagaidām, man liekas, tas tiešām, kā tu teici, tas kaut kas nebijis, un tam ir jābūt, tam ir jātīstās, tāpēc, ka tāds raidījums, kurā tev apkopo visu, kas ir bijis pagājušo mēnesi, kas būs, kāda mūsu nākotnes plāna, tādam ir jābūt. Jo ne tikai mūsu skolas skolēniem ir jādzird un jāredz, par ko mēs te ar tevi runājam. Attiecīgi citas skolas, lai viņas redz, lai viņas zina, kas notiek te mūsu Jūrmālas ģimnāzijā, jo, piemēram, mēs apspriežam te ar tevi tādu kā Popielu, piemēram. Un cita skola, skatīsies, piemēram, šito, cerēsim, ka skatīsies, un redzēs, Reiku ģimnāzijā bija tāds un tāds pasākums kā Popiela, mūsu skolā nekas tāds nav, tad varbūt tās ieviesīsim arī savā skolā kaut ko tādu. Tā kā viss ir atkarīgs no cilvēka atsauksmes un no mūsu radošuma. Es vēl gribēju piebilst par jaunumiem, ka būsim gaisā katru mēnesi. Varbūt pat ātrāk, varbūt tāds vēlāk. Tāpēc runāt jau ir daudz par ko. Jā, tieši tā, runāt ir daudz par ko. Kā piemēram par barikādēm. Pat tā mēs nepieminējam, ka mūsu skolā katru gadu norisinās barikāžu atceres dienas. Un šogad tāds arī bija mūsu skolā un tika pieaicināts arī bijušais mūzikas skolas direktors Upmats. Un tad viņš arī pastāstīja, kā viņam gāja barikādēs un tā tālāk. Vienam tāds arī sirsnīgs jauks pasākums, kuram ir jābūt. Un mēs jau arī visu īstenībā pat nevaram izrunāt, jo ir tik daudz, kas mainās. Un... Tieši tā, tāpēc mēs būsim tik bieži šeit ēterā.
Jā, un jūs jau arī tikko redzējāt, ka barikāžu diena bija nedaudz piemirst, bet par viņu mēs ieminējāmies, tāpēc arī tiks veidot tie raidījumi šīs, neteikšu tiešraides, jo tās nav tiešraides, vienkārši šie raidījumi tiks veidot tik bieži tādēļ, ka ir daudz par ko runāt, daudz par ko apspriest un daudz par ko jums pastāstīt. Galvenā jau doma tāda, ka tajā pašpārvaldes sēdē, kur notiek, piemēram, vienreiz nedēļā, tu nevari paspēt izstāstīt visu. Tieši tas vienkārši nav reāli, tāpēc ir jārunā par to. Tāpēc jārunā savādākos veidos. Jā. Un kā domā, kas varētu būt ar mūsu raidījumu nākotnē? Kāda ir tā nākotne? Kā tu to redzi? Kā jau es teicu, viss ir atkarīgs no mūsu radošuma. Mums ir jābūt oriģināliem, jo galvenā ideja jau ir tāda, ka tiešām ir jāredz tas, kas notiek mūsu skolā. Ir jāiesaistās pašiem savas skolas dzīves veidošanā. Jā, tas gan, es ceru, ka šī nākotne arī būs diezgan spoža mūsu raidījumam. Varbūt tu vēlies vēl kaut ko piebilst, kas vēl nav pateikts? Piebilst? Man jau liekas īstenībā, ka viss ir pateikts. Varētu jau runāt ilgi un dikti, bet tā īsumā mēs katrs veidojam savu skolas dzīvi. Tas, kā mēs to redzam, tas, kā mēs to gribam redzēt, tas tikai atkarīgs vienīgi no mūsu pašiem. Ja mēs tajā iesaistamies, tad arī mēs to mūsu Jūrmalas valsts gimnāzijas latiņu ceļam uz augšu. Ja nē, ja mēs sakam, nē, citi to izdarīs manā vietā, ja man ir ideja, bet es to nevienam nestāstīšu, ne, tāpēc esmu kautrīgs latvietis, kā saka, ne, tad arī nekas nesnāks. Mums ir jādara un jāpilnveido pašiem sava skolas dzīve. Jā, tieši tā mums jāpilnveido pašiem savu skolas dzīvi, un es domāju, ka arī jūs, skatītāji, to apzināties. Un jā, šis bija pirmais raidījums pirmā epizode mūsu raidījumam Putnbūrs. Es ceru, ka jūs tiešām novērtēsiet, gaidīsiet ar nepacietību mūsu nākamos raidījumus. Laikojiet, šērojiet Facebookā, dažādos citos portālos. Galvenais pilnveidojiet katrs savu skolas dzīvi. Jā, tieši tā, un es ceru, ka jūs arī būsiet guvuši kaut ko no tā, kas šeit tiek runāts, kaut kādas jaunas informācijas, kaut kas jauns. Es ceru, ka jums patika, un paldies visiem, paldies Kristiāna par atbildēm. Paldies tev. Paldies visiem, kas skatās, paldies operatoram, paldies visiem, kas mūs atbalsta, un es domāju, ka mēs jau tiksimies diezgan drīz, jo mēnesis paies ātri. Jā, pavisam drīz mēs tiksimies. Un tiekamies Popielā. Tieši tā, 24. februāris, 5. vakarā, Jūrmalas valsts gimnāzijas akta zālē. Jūrmalas valsts gimnāzijas akta zālē, Popielā, tiekamies tur. Diskotēku mēs pieminējām, vai ne? Diskotēku mēs pieminējām, jā, diskotēku. Gaidām jūs arī diskotēkā, jo diskotēka būs karsta, ļoti karsta. Tāpēc, jā, nākamā mēs jūs gaidīsim. Paldies jums visiem, paldies par uzmanību, paldies to ciekot. Viss labi līdz nākamajai reizē. Tieši tā.